Sveiki un laipni lūdzam jaunajā Do It Yourself video. Mani sauc Filips. Šodien mēs uzbūvēsim soliņu ar vietu mantu uzglabāšanai. Ar šo konstrukciju mēs vēlamies panākt, lai sola iekšpuse būtu aizsargāta no lietus, bet ārpuse izturīga pret laika apstākļiem. Tāpēc mēs izmantosim fenola plēves saplāksni un Duglasa egles koksni. Visus nepieciešamos materiālus un instrumentus atradīs, kā vienmēr, zemāk būvniecības instrukcijā. Mēs sākam ar to, ka piegriežam savus dēļus un brusas vajadzīgajā izmērā. To mēs darām ar leņķzāģi. Visas detaļas ir sazāģētas, un tā kā mūsu sols stāv ārā, tam, protams, jābūt izturīgam pret laika apstākļiem. Tāpēc mēs vispirms noslīpējam visas detaļas un pārklājam tās ar lazūru, pirms saliekam soli. Tā, un kamēr viss šeit žūst, varbūt tev ir laiks uzspiest patīk un abonēt mūsu kanālu. Es izmantoju šo laiku, lai piezāģētu aizmugures sienu, pamatplāksni un vāku. Kad lazūra ir nožuvusi, varam sākt salikt rāmi. Šajā gadījumā tas ir pavisam vienkārši. Pieskrūvējam aizmugurējās detaļas pie aizmugurējās plāksnes un tad soli pa solim saliekam sānus līdz pat priekšējam rāmim. Mēs, protams, izmantojam tikai nerūsējošā tērauda skrūves, jo tas taču ir paredzēts lietošanai ārpus telpā. Nerūsējošais tērauds nerūsē. Tā, rāmis ir gatavs. Tagad mums jāiezāģē iekšā pamatne. Tas nozīmē, ka stūros izzāģējam izgriezumus un tieši ar figūrzāģi. Tagad, kad viss ir kārtībā, varam sākt apšūšanu. To darām no ārpuses piestiprinot duglāzijas dēļus ar neuzkrītošām nerūsējošā tērauda skrūvēm. Apšujot, tev jāņem vērā, ka sērdes puse vienmēr ir vērsta uz āru. Par sirds pusi mēs saucam pusi, kas ir vērsta uz koka stumbra centru. To vislabāk vari noteikt pēc gadskārtām. Tagad piestiprinām kājas, pirms apgriežam visu konstrukciju otrādi un turpinām ar vāku. Tieši tā es to biju iedomājies. Un vislabākais ir tas, ka tagad mani spilveni ir pasargāti. Uzbūvē to arī pats un vienkārši ķeries pie darba. Tu to vari!